Mēs šeit visi esam atnākuši veidot savu skaisto, gaišo nākotni, mēs visi gribam dzīvot labāk, mēs visi gribam būt laimīgi. Ja, un tad šeit mēs arī mācāmies to savu nākotni redzēt, ieraudzīt. Mums viņa ir jāierauga pirms mēs viņu gribam un ceram sagaidīt. Kamēr mēs viņu neredzam, mēs pieturamies pie kā? Pie pagātnes. Loģiski, mēs esam turpat, kur mēs bijām, mēs atkal griežam vecos scenārijus. Daudzi cilvēki, tāds arī ir, pamostas no rīta, un par ko viņi sāk domāt? Par savām problēmām. Vai ne? Sākam domāt par savām problēmām. Kolosāls teiciens. Tas ir kā tetovējumi viņu smadzenēs. Kolosāli pateikts. Ja? Šie te atkal visas tās problēmas ir kā tetovējumi, viņš vienkārši ietetovē tās savas problēmas savās smadzenēs. Un par ko viņš visu dienu tātad būs piesaistīts, viņš atkal būs piesaistīts šiem saviem pagātnes momentiem, kas droši vien, kad, ja tā ir problēma, tas ir saistīts ar negatīvu. Ja viņš ir saistīts ar negatīvu, tad tu piesaisti negatīvas, zemās vibrācijas. Ja tu piesaisti zemās vibrācijas, tu atrodies, kur tu atrodies? Nu, kā tad tu gribēsi no tām savām problēmām ārā tikt, ja tu atrodies tieši turpat, kur tu visu laiku esi atradies? Un tikai paceļot savas vibrācijas, apmēram 1200 ķīmiskās reakcijas notiek, kad cilvēks izjūt pateicību. Iedomājieties, 1200 ķīmiskās reakcijas. Praktiski ķermenis sāk atjaunoties. Ja? Un, ja 10 minūtes cilvēks izjūt pateicību, ja? Tad stādaties priekšā, kā mainās organismu iekšējais stāvoklis. Šis ir vispār kā vingrinājums. 10 minūtes vienkārši izjūtam pateicību. Un vēl labāk, ja mēs izjūtam pateicību par to savu nākotni, kas jau ir jau tagad. Mēs jau viņā dzīvojam, mēs jau viņu pat esam izdzīvojuši un pateicamies par to, bet tas ir tas, kas mums ir jāsaķer. Mums ir jāsaķer pateicība par to, uz kurien mēs ejam, bet mums ir jāzina, uz kurien mēs ejam. Tas ir absolūti skaidrais formulējums, pie kā mēs arī šeit visi strādājam. Jo daudziem vēl viņš līdz galam nav skaidrs, uz kurien mēs virzamies, bet tas ir pamat īstenībā uzdevums. Ja nav skaidrs, uz kurien mēs virzamies, mēs nekur neaizvirzamies. Mēs virzamies turpat, kur bijām. Mēs virzamies pagātnē, mēs esam atkal dzīvojam turpat, kur mēs dzīvojam. Nekas jauns nevar notikt. Mēs ejam nevis pa spirāli, bet pa apli. Jā. Ne pa spirāli uz augšu, bet turpat paliekam uz vietas un pa apli ejam. Ja? Vēl ļoti laba doma ir uzrakstīt uz papīra 4 domas, kas paliek atmiņā dienas laikā. Kolosāli, ja? Jā. Patiešām, un pēc tam paskatāmies tās domas, ja? Pēc tam mēs redzam, kas mums ir zemapziņā.